Sveicināti APM podkāstēšanas epizodē ar Patriku. Sveiki. Un mēs bišķi parunāsim par gan Patriku, gan viņa perspektīviem, un bišķi varbūt arī skatīsimies uz vairāk tādām finansēm, haslošanu, visu ap to. Patrik, ar ko tu nodarbojies brīvajā laikā? Es nodarbojos ar digitālo produktu biznesu. Es pārdodu praktiski digitālus produktus un servisus internetā, sociālajā mēdījā. Jā, un kā tu vispār atradi to? Kā tu izdomāji to sākt? Tas vispār bija ļoti nejauši, jo man vajadzēja pašam kādus servisus nopirkt. Un es izdomāju vienkārši. Es vienkārši sapratu to, ka es kādu laiku domāju par to, un es sapratu, ka ilgtermiņā sociālajā mēdī tikai augs un augs, un lietotāju skaits arī augs. Un vairāk cilvēki investēs naudu tajā. Un tad es nonācu pie tā, ka sociālajā mēdī mūsu nākotne. Un es domāju, ka tas bizness neizmirs nekad tuvākajā laikā. Jā. Un tas varētu būt kaut kas ilgtermiņā, un tad es sāku to attīstīt, un tad es tiešām sapratu, ka tas ir tas, ar ko es gribu nodarboties. Tu vari pastāstīt, kas ir apmēram digitālais servis? Digitālais servis, vismaz tas, ko es daru, ir sociālajos mēdījos, piemēram, Instagramā, TikTokā, Twitterī, visur piedāvāt kontu verifikācijas. Ja tev, piemēram, ir nobanots konts, tad es varu viņu atgriezt par noteiktu summu, un visādus tādus servisus, gan arī kādus lietotāju vārds, kas ir username, un praktiski lielāko daļu, kas ir iespējams, es varu izdarīt. Jā, un tu esi kādreiz ar kaut ko arī citu mēģinājis darīt, tu kaut ko nodarbojies? Jā, es nodarbojos arī tradingu, Jā. Ko es jau nodarbojos 1,5 gadu apmēram, Jā. bet šobrīd cenšos vairāk fokusēties uz savu biznesu. Jā, un kā tu vispār atradi tradingu? Man vispār tāds ļoti dīvains stāsts, jo, kad man bija 14 gadi, es ļoti gribēju iekļūt tradingā. Jā. Un man likās, ka tradings ir get rich quick schemes. Jā. Un es noskatījos 2 TGR video, man bija tāds viss būšu miljonārs. Es noskatījos 3, sapratu, ka pārāk grūti, es vairs neskatījos nevienu. Jā, man arī vispār bijis diezgan liela interese tradingā. Es pats skaties par to, bet cik es arī uzzināju, tas ir daudz vairāk darbs nekā daudzi tiktokeri vai youtuberi parāda to, kā tas ir. Tā, kad, tomēr tas viss tiek kustināts uz daudz bagātākiem cilvēkiem, un tas nav tik ļoti nolasāms, kā paskatīties simboliņus un tam līdzīgi. Tas gan jā, es piekrītu. Tavuprāt, Latvija kā vieta ir laba vieta, kur sāk jaunietim mēģināt biznesu un iet uz priekšu? Tā kā jau es teicu par savu biznesu, kas man patīk par savu biznesu, kas ir viss digitāli, tu to var darīt jebkad. Tam nav laika ierobežojumi. Tad, kad tu esi brīvs, tu vari tam pieslēgties. Jā. Un tas, kāpēc gribu to attīstīt kā tiešām savu nākotnes ilgtermiņa darbu, ir, jo, kā jau minēju, to var darīt jebkurā laikā. Un nav svarīgi, kur tu dzīvo. Un man liekas, ka vispār mūsdienās tik daudz opciju, ko jaunieši var sākt un darīt, ka vispār, kur tu dzīvo vai atrodies, tas nav svarīgi. Protams, ir atkarīgs, ko tu vēlēsi sākt vai kas tev tā kā ir pēc iespējas tuvāk, bet kopumā nav nekādas vainas būt Latvijā, lai uzsāktu kaut ko. Jā, tā kā, manuprāt, vienkārši pateicoties noteikti internetam un visam tam, vienkārši tās iespējas, ko tu vari darīt ar kāda veida biznesiem. Un bieži vien ir tā, ka daudz arī padomās to, ka tur ir tie YouTube video, tu noskaties vienu lietu un pa brīvo nevar atrast visu kaut kādas zināšanas, lai atrastu biznesu. Bet, manuprāt, ja tāda lieta eksistē, tad noteikti ir veids, kā viņu izdarīt, bet vienkārši ir tad jāliek iekšā darbs, ko daudz tomēr nevēlas likt iekšā. Jā, man liekas, ka lielākā kļūda jauniešos, kuri grib sākt biznesu vai tiešām kaut ko sākt darīt, viņi dara to tā saucamo business hopping, kas ir, ka tu atrodi vienu lietu, viņi kādu laiku nestrādā, un tad tu pārēji uz citu biznesa veidu. Un man tas liekas ļoti nepareizi, jo, ja tu tiešām vēlēsies, lai tev kāds bizness sanāk, nevienam tas nav noticis vienā naktī. Jā. Un tev tiešām jābūt pie tā vairākus mēnešus, pilnīgi tas pats ar tradingu. Tev ir vienkārši gadu jāmauc bez nekāda ieguvuma, un tad tikai iespējams tu redzēsi kādu apbalvojumu. Vienmēr ar biznesam ir jau tas risks, to, ka nevar nekad zināt, vai tev būs, bet manuprāt, vienmēr ir svarīgi dzīvē ņemtos vienmēr, jebkurā lietā, ko tu vien dari, to risku. Daļ tā, ka dzīve ir balstīta uz risku, un tas risks vienmēr, manuprāt, tā vērts, ja tu zini to, ka aiz tā riska var slēpties tos sapnis. Jā, tieši tā. Un kas bijusi tavu lielākā dzīves mācība? Man lielākā dzīves mācība vispār biznesā bija tāda, ka nekad nepaliec
too greedy. Es Jā. nezinu, mantkārīgs. Veido labu biznesu, esi godīgs cilvēkiem, esi atklāts un tev tiešām atnāks atpakaļ viss tas. Jā, noteikti. Tā, kad, jau manuprāt, puse ir tā kā, varbūt tā nauda, ko nopelnu, viss tam līdzīgs, bet tomēr tas var tā atkal klīšē izklausās, bet puse ir tas, kas tā patiešām cilvēks iesaistā. Ja tu teiko care of people, kas tev ir apkārt, un viss tam līdzīgais, labas lietas nāks pie tevīm, un pareizās biznesa iespējas arī nāks pie tevīm. Vairāk cilvēki gribēs tevīm strādāt, un viss būs superīgi. Tieši tā, jā. Vispār man ir vēl to jautājumu. Mēs bieži vien runājam šajā podkāstā par mūziku. Kādu tipu mūziku tu klausies? Es neesmu ļoti liels mūzikas fans, kas zina daudz ko par artistiem un vispār. Tur viss lirikas dziesmām. Man parasti apsmē par to, kas nezina lirikas, man vienkārši patīk dziesmas. Bet šobrīd esmu ļoti uzsēdies uz Fake Minka un Fenga. Jā, UK Undergrounds. Jā, un man arī ļoti patīk Drakes. Tā kā man tāda miksēta. Jā. Bet tā, ka vispār, manuprāt, tas arī ir tā viena lieta, ko mēs nesen runājām. To, ka pārāk daudz cilvēku vienkārši klausās to mūziku, lai būtu kaut kāda atšķiros no citiem, un tad viņi tāds, tu zini vairāk faktus par tiem vai viss kaut kas tam līdzīgs, un manuprāt, svarīgākais mūzikā ir reāli. Viņi izbaudīja to, kāda viņi ir māksla. Kas tev patīk, tu klausies to, kas tev patīk. Jā, tā, kas tev patīk, to, ka tā ir māksla. Un tur arī neesmu gadījumā diezgan liels House fans. Atkarībā kādos apstākļos. Jā. Ceļojumos, piemēram, man ļoti patīk. Jā, manuprāt, man personīgi tas ļoti palīdz noskaņoties priekš darba motivācijas, kad bieži vien tu piedalās no rīta. Tu paskaties, nevēlas kāpt no gultas, tad pamosties, ka varbūt ieslēgt House, tas parasti neliek pareizajā zonā. Kāds tavs mērķis šo podcastu? Kur tu vēlies tikt? Noteikti man iegodīgi mērķis tieši tā kā vietējiem jauniešiem, gan cilvēkiem no Latvijas, piemēram, iedot iespēju parunāt par saviem sapņiem, biznesiem, ar problēmām, ko viņi redz. Un uztaisīt tādu podkāstu, kur cilvēki atnāk, runā par ko viņi vēlās, saprāt robežās noteikti. Un vienkārši pastāst to, kas katru cilvēku iedod iespēju parunāt podkāstā. Kāpēc gan ne? Ja tev ir iespēja, ja tev ir kaut kas, ko tu vēlies pateikt cilvēkiem, ja tu vēlies par kādu padiskutēt, ielikt kaut ko internetā, kāpēc gan neatnākt uztaisīt. Esmu mieru iepazīt jaunus cilvēkus, dzirdēt viņa perspektīvas, mācīties no viņiem. Tā, ka man labākais meitas mācīties vienam no otra. Ir tā, ka katrs dabūs savas zināšanas dzīvē, un katram ir gara dzīve. Tā tu noteikti var kaut ko padalīties. Jā, droši. Kā izskatās tev tipiskā darba diena? Man tipiskā darba diena. Tas ir ļoti grūts jautājums, jo man katra darba diena savādāk izstāsta. Vasarā? Aptuvena ideja vasarā, darba diena. Vasarā. Es pamostos 11. Jā. Es piesēžos pie datora, pastos, kas man panākt sanāca pa ziņām, no klientiem. Jā. Parasti tad es vai nu satiekos ar draugiem, vai arī kaut ko aizbraucu. Jā. Un tad parasti man patīk pašā vakarā aiziet uz zāli, un tur es kādas 3 stundas pavadu. Jā. Vispār man ir tev jautājums arī par zāli. Kā liekas, tas ir vienkārši svarīgi. Zāle kā labs veids, kā uzturēt sevi tādā arī, kā lai es tev precīzākas pārformulēšu jautājumu. Kā lai es tev zāle palīdz ar biznesu? Šis ir, ko ļoti, ļoti daudz jauniešu nesaprot, un man šis vispār, es to sapratu pirms dažiem mēnešiem, un tiešām, es visiem jauniešiem, kas tiešām vēlas kaut kur tikt dzīvē, ne tikai biznesā, bet vispārīgi. Es domāju, ka tas ir pat visiem sportiem, bet man konkrēti pašam personīgi zāli. Ļoti daudz jauniešu iet uz zāli, lai iztītos labi, izskata dēļ. Jā. Bet man liekas, ka es arī sākumā nesapratu šo, bet tad, kad tu ej uz zāli, tu vienkārši ietrenē to disciplīnu sevī. Jā. Tas nav tikai pa zāli, tu reāli vienkārši trenē sevī disciplīnu. Un pat vairāk citas labas īpašības tev ar to atnāk, piemēram, labāk ēšanas paradumi un tā. Noteikti. Man liekas, ka tas arī palīdz nākotnē, lai kur tu vēlētos tikt. Jā, un tu izmanto kaut kāds vitamīns, ko tam līdzīgi priekš savas zāles? Jā, es izmantoju kreatīnu un magniju. Cik tu ilgi ej uz zāli? Tūlītās pēc 2 mēnešiem būs 2 gadi. 2 gadi, un kā tu izdomāji sākt zāli? Tas bija tā kā TikToks vai to vienkārši bija parādās motivācija? Man brālēns. Šautauts brālēnam. Viņš jau gadu gāja uz zāli, pirms es gāju. Jā. Un es redzēju, kā viņš izskatījās. Man tāds, es gribu tā izskatīties. Viņš bija milzīgs. Un es tajā laikā gāju uz fizioterapijas treniņiem, kas ir līdzīgi zālē, tikai tur vairāk tāds kardio. Un man bija tāds, es gribu izskatīties kā mans brālēns. Es vienkārši sāku iet uz zāli.
pirmo mēnesi pagāja, un tas bija tiešām sports, ar ko es vēlējos nodarboties. Jo esmu izmēģinājis visus iespējamos sportus. Un neviens man nav gājis pie sirds, tā kā man zāle gāja. Tas tiešām tikai 3 stundas, kad es pat neko varu nedomāt, un es vienkārši tiešām pievēršos pašam treniņam bez nekādām rūpēm. Jā, vispār daudzi, es nezinu, kāpēc tam ir tik ļoti milzīga korelācija, bet tieši, manuprāt, no visām lietām, ko tu darīji brīvajā laikā, zāle, manuprāt, aizved visvairāk progresu biznesā. Parasti visvairāk Disciplīna. Tā noteikti ir disciplīna, jā. Kā tev vispār, tu esi saskaries ar grūtībām ar vecākiem tieši ar to, ka tu dari biznesu un varbūt viņiem tas nepatīk vai uztrauc tā, ka, manuprāt, daudziem cilvēkiem ir tā, ka parasti vecāki ļoti jūtās sketčī, ka lietas notiekās biznesa internetā un viss internets tāda bailīga vieta. Man viss sākās tā, ka es vispār sāku savu pirmo biznesu veidot online ap video spēlēm, kas bija 12 vai 13 gados. Un es vienmēr paliku ļoti vēl naktīs un to darīju. Un man teica vienmēr aizrādīja, ka es pie ilgi sēžu pie datora vakaros un ka man jāiet gulēt visu laiku. Viņš palika dusmīgs par to, ka es reāli pavadu katru vakaru pie datora tik ilgi. Un vispār kaut kad nesen es viņam pateicu, es teicu, tagad jau zinu, kā man viss iet ar biznesu un tā. Un es tētim pirms dažiem mēnešiem pateicu, tad kā tev liekas, ko es tajos 13 gados tur darīju vakaros? Šas, tagad es sāku saprast. Jā. Un tajā laikā viņš nebija pārāk par to. Es arī biju sākumā izstāstījis par tradingu. Protams, viņš bija, nebija tā, ka viņš man aizliedza, bet viņš teica, esi uzmanīgs, daudz ko nezini un ir daudz, kas jāapgūst. Un, sākumā es teiktu, man nebija visatbalstošākais pamats, bet tas nekad nav ļāvis, nekad nav apstādinājis man. Jā, noteikti tā būs to, ka vecāki ir skeptiski, tomēr viņiem uzrauc to, ka kaut kas ir notikties, kaut kas reizē nepareizi. Bet noteikti, jebkurš var pierādīt, noteikti ar rezultātiem. Es īpaši pastāsti, pēc rezultātiem parādi, kā tas ceļš izgāja cauri. Un noteikti visi var uzvarēt, manuprāt, savus vecākus arī savā pusē, jebkādā situācijā parasti. Man pat liekas, lai cik ļoti tavu vecāki būtu neatbalstoši vai atbalstoši, tev jebkurā gadījumā vienkārši jāturpina. Jo, savā ziņā tev ir jābūt bišķī trakam, lai sasniegtu kaut ko, ko parasts cilvēks nevarētu sasniegt. Noteikti. Tev ir jābūt, angļu valodā būt delusional. Jā. Tas tā noteikti ir tā, ka, jebkurā gadījumā tev pašam ir jādara lietas priekš sevi, nevis lai tikai parādītu kaut ko citiem. Piemēram, ir bijuši kādi citi draugi, kuri ir prasījuši, lai tu viņus putu on vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, vispār ļoti daudz ir tā teikuši. Man nekad nav problēma palīdzēt, vienkārši tā pati galvenā lieta, ko es cenšos arī saviem draugiem izstāstīt, kas prasa to, ir, vai tu tiešām esi tam gatavs. Jā, noteikti. Jo daudzi redz, kā man iet un kā man viss tur darās, bet viņi neredzēja tos vakarus, ka es reāli sēdēju pie datora 5 stundas, neizslēdzot datoru un domāju, vai man vispār šis sanāks. Jā, noteikti. Un parasti cilvēki grib to labo rezultātu, bet ne tās stundas, ko tu ieliki iekšā. Tas gan ir. Vispār ļoti daudz cilvēkiem, kam esmu tiešām centies palīdzēt, viņiem beigās nav sanācis, jo es vienkārši redzu, ka viņiem tas nav iekšā. Jā, vienmēr daudz parasti redz to, ka kaut kas tev ir, vai vienkārši redz internetā. Un parasti viņi vienmēr vēlās to ātrākajā veidā, ar ātrāko šortkatu, uzreiz sagaršo to naudas garšu un kaut kādu slavu. Bet vienmēr ir jāsaprot to, ka vienalga, kur tu redzi kādu cilvēku, viņš kaut ko ir milzīgi izdarījis, vai viņam ir bijis kaut kāda milzīga kreatīva ideja, kur var to izskatīt, ka tas kaut kas stulbs, ko viņš izdarīja, bet tomēr tas daudz ko prasīja, vai arī vienkārši daudz stundas darbu mēģināšanu. Jā. Kas tev motivē, ka tev ir grūti? Es vienkārši domāju par to visu, kam esmu bijis cauri un visu to, ko es varu sasniegt. Tas nekad neļauj man apstādināt nekurā perspektīvā, gan zālē, gan biznesā, gan vispārīgi dzīvē. Vienkārši motivē tā ideja, kas es varētu būt un kas es būšu, ja es tagad apstātos. Un tāpēc nekad nevienai lietai neļauj mani pilnībā demotivēt. Tu esi saskaries tādu problēmu to, ka varbūt tu esi kādā brīdī jūties to, ka es jau diezgan, viss ir diezgan labi, viss ir forši, un jūties tāds complacent, ka šis es nezinu, vai man vajag visu laiku turpināt spensties ciet uz priekšu, un tagad šis tāds labs moments, lai bez šī atslāptu, vai tev tā nav bijis? Man tā nekad nav bijis. Man vienmēr galvā ir bijis tā, ka es varu būt labāks, ka es varu vairāk darīt, ka man ir vairāk ko sasniegt, un es nekad neesmu jūties apmierināts ar to, ko esmu sasniedzis. Man liekas, tas ir
vispār mentāli visiem biznesā ļoti liels mīnus. Es nezinu, vai tā visiem ir, bet es zinu, ka ļoti daudz cilvēkiem ir tā, ka viņi nekad nejutīsies apmierināti, jo tu vienmēr vari dabūt vairāk. Jā, bet tā arī var būt problēma, kāpēc man ļoti daudzi ļoti turīgi cilvēki, kuri var mierīgi beigt strādāt, pavadīt laiku ar ģimeni, braukt, darīt, ko viņi vēlās, un viņam jau ir pietiekami daudz naudas priekš visa, bet viņi turpina vēl, protams, strādāt. Tu nedomā to, ka tā varētu būt problēma, ar ko tu varbūt nākotnē saskaries? Es domāju, ka nē, bet, vienkārši jāstāsta, kur laiks vedīs un kas notiks. Jo noteikti, kā jau es teicu, mans šobrīdējais bizness, viņam ir ļoti liela brīvība. Jā. Un tas ir noteikti kaut kas, pie kā es gribētu palikt, kā biznesa modelis, lai man ir tas laiks ar ģimeni un ar draugiem. Jā, tas manuprāt, pats svarīgi. Manuprāt, tas arī galvenais iemesls, kāpēc vispār cilvēki ar pareiziem motīviem parasti arī tik ļoti strādā priekšās naudas, lai pavadītu cilvēkiem, ko viņi mīlas vairāk. Man liekas, ka pat galvenais biznesā nav tās supermašīnas, tur tie Lamborghini, viss tā nauda, tās ekskluzīvās mājas un viss tas. Man liekas, tā ir tā brīvība, ko tev tā profesija un nauda dod. Jā. Kad tu pats izdomā, ko tajā dienā darīsi, kāda tev plāna būs. Jā, manuprāt, tas ir vispār tāda viena lieta, ko visvairāk tad ir jaunieši palikuši tādi milzīgi aware of, kad viņi nevēlas strādāt vairāk parastu darbu, iet uz koledžu, tā ka viņi vienkārši vēlās darīt to, kas viņiem patīk un sekot saviem sapņiem un dabūt to brīvību. Man liekas, ka tā ir, jā. Jā. Bet man liekas, arī ļoti liela daļa vienkārši saskatās kaut ko internetā, saka, ka viņi būs tas un neko nedara par to. Ko tu ieteiktu kādam, kurš grib sākt, bet viņš šaubās par sevi? Sāc. Sākt ir grūtākā daļa. Sāc, un tad nopērc mēbeku. Nav slikta ideja. Kad nopelnīji pirmo jau naudu, kādas bija tavs sajūtas, kā tu jūties? Tas bija vispār 13 gados, un es biju nopelnījis savu pirmo štuku mēnesī. Jā. Un man tas likās vienkārši nenormāli. Man ir 1000 eiro. Ja es varu jautāt, ko tu izdarīji ar savu pirmo naudu? Es viņu vienkārši paturēju, turpināju investēt savā biznesā, kas man tolaik bija, lai audzētu tālāk un tālāk. Es ne centu neiztērēju. Es saprotu, tas diezgan pārsteidzoši priekš 13 gadnieku. Nē, es vienkārši tajā laikā man jau nebija tā naudas vērtība vēl, bet vienkārši gribējās, lai man tas cipariņš kontā iet uz augšu un uz augšu. Jā, saprotu. Kurš cilvēks tev ir visvairāk iedvesmojis biznesā? Tieši biznesā es teiktu tētis. Jā, un varbūt ir vispār vēl kāda persona, kas tev ļoti iedvesmojas, jebkur skatoties. Vispārīgi man ļoti iedvesmo mana mamma, morāli visvairāk. Mana mamma, bet tieši precīzi biznesā tētis, jo viņš uzbūvēja sevi tiešām no nekā. Un man vienkārši parāda acīs, ja viņš to varēja, kāpēc es to nevarētu. Tieši tā. Kā skola sagatavo reālajai dzīvē? Vispār ļoti daudz online saka, ka nē, un ka skola ir laika tērēšana. Un man liekas, ka pirmās 9 klases nav. Pēc tam vidusskola, augstskola, tas jau ir, tiešām, ja tu vēlies konkrēti kādu profesiju tiekties tur uz ārstu, uz pilotu, viss tas, kam ir vajadzīgs tas degree, tas diploms, tad tas ir vērtīgi. Bet, ja tu esi tiešām kāds, kas vēlas izveidot kaut ko savu, izveidot savu biznesu vai brendu vai jebko tādu, pēc 9. klases tu baigi vairs neko neiegūst. Protams, tās zināšanas, ko tu tur iegūst, tāpat kaut kur iespējams noderēs dzīvē, bet tā vispārīgi es domāju, ka nē. Bet, tā kā tas ikdienas praktiskais izmantojums, jā. Jā, bet es tiešām neiesaku nevienam no vidusskolas tagad dropot out. Tiešām pabeidziet skolu un tādēļ tālinu uz savu biznesu. Jā, tu esi par skolu, jā? Es neteiktu par vai pret. Es vienkārši teiktu, ka es jebkurā gadījumā pabeigšu skolā, man ir tas security pamats. Ja kaut kas notiek sliktākais gadījums, tur, tā lai man ir tas pamats. Ir tā, ka, ja godīgi, nav tā, ka tas nav iespējams sabalansēt abas divas kopas. Tas nav vispār grūti. Es to ikdienā daru visu gadu, pēdējos 2 gadus. Un, tiešām, ja tu to tik ļoti vēlies, tu atradīsi laiku. Jo parasti cilvēki, kas saka, ka viņiem nav laika tam, tas laiks, kas viņiem nav, viņi pavada viņu tiktukā. Tieši tā, parasti viss, tu vienmēr, jebkurš cilvēks ir paskatījies savu ikdienas screen time,
Un, ja tev sanāk starp skolu vai kaut kādās lietās tik daudz screen times, tad tev noteikti vienmēr būs laiks priekš biznesa. Tieši tā, jā. Nu, man liekas, tā vienkārši tas viss jautājums no tā, cik ļoti to gribi. Jā. Jo, ja tu tiešām ļoti gribi, nu, tu dos to TikTok laiku, ko tu skaties TikTokā, lai veltītu kaut kam lielākam. Tieši tā. Cik tas stundas nedēļā pavadi pie biznesa aptuveni? Es varu paskatīties, vai man ir screen times, bet man liekas, ka man ir izslēgts. Bet, nu, toči nav maz. Nu, ja tev būtu aptuveni skaitlis jāmin. Es pat nezinu. Tūlītās. Kāds man nav cēl? Kur ir screen times? Evo? Daily average 6 stundas. Tas ir aptuveni pie biznesa arī aiziet, vai arī vēl kaut kur aiziet? Kaut kur pie datora vai kaut Nu, rekomendācija nedēļā 9 stundas aiziet uz aplikāciju, kurā man ir biznesa. Un tad 9 stundas uz TikTok. Bet labi, es arī TikTokā promotoju savu biznesu, tā kā es domāju, ka tas ir godīgi. Nu, jā. Un vai vēl viens jautājums? Tu tā kā izbaudi visu pats darīt, vai labāk strādāt komandās cilvēkiem? Es teiktu, ka es labāk izbaudu pats lietas darīt, jo tad viss ir atkarīgs no tevīm. Ja tev kaut kas nesnāk, tu zinās, ka tas ir tevis dēļ, un nevis kāda cita, un tad tu vari mācīties no tā. Un tad tev nav jāgaida uz kādu citu. Ja tu vēlēsi visu izdarīt, tu to izdarīsi pats. Tev nav tā kā cits, jābūt atkarīgam no kāda cita. Man liekas, tas vispār ir tas, kāpēc liela daļa sāk to biznesu, kā jau es teicu, lai nebūtu atkarīgs no kāda cita. Jā. Un tāpēc man personīgi patīk labāk vienam strādāt. Ja godīgi, man no vienas puses tā kā patīk gan vienā, gan otrā strādāt. Tā kā man patīk tas pašs elements, kad es vienkārši varu piesaisties un pats darīt. Bet, manuprāt, tas ir bieži vien arī ļoti jautrs komandā. Ja visi cilvēki, kas tajā komandā ir iekšā ar pilnībā visu, ir tā kā gatavi, visi vēlas vienā to daudz, tad, manuprāt, tas arī iedod tādu jautu dinamiku, to, ka katrs to dara. Man liekas, tas arī atkarīgs no nopietnu sajūtu. Jā. Man liekas, tas arī atkarīgs no tā, ko tieši tu dari. Jā, nu, tas atšķirās. Piemēram, man sanāk vairāk cilvēkiem strādāt, un es arī pilnībā izbaudu strādāt cilvēkiem. Jā. Tā ir tā kā man lieta, jā. Paldies visiem, kas stūnojās iekšā šajā podkastā. Man bija prieks, kad ieradās mūsu gests Patriks. Man paldies, ka uzņēma. Man bija prieks šeit būt ar viņu, un paldies, ka skatījāties. Jauku dienu jums!